Čau! Pirmām kārtām sveiciens Francim vārda dienā. Jā. Nu jā, klausies, ja interesē, paklausies, kā man gāja šorīt. Nopirku biļeti uz Albāniju, tagad sēžu autoostā. Ja? Nopirku biļeti uz Albāniju, autobusu biļetē viss smuki rakstīts, ka nevajag printēt, var uzrādīt telefonā. Atnācu uz autoostu, bet es vispār zinu, ka tās autostas ir tādiem šlagbaumiem. Un tur prasa rādīt biļeti un nelaiž iekšā. Autostas mājā var iet, bet uz peronu nelaiž. Nu, labi, bija tāda aizdoma, piegāja pie kases, viņam rāda to elektronisko biļeti. Viņš rāda rokas krustām, vajagot printētu biļeti un rāda viņam logā kaut kāda e-pasta adrese, cik es sapratu. Es prasu, kur es tagad printeri tev te dabūšu. Viņš saka, vajag aizsūtīt uz to e-pastu biļeti, to man elektronisko, un viņam uz galda printeris, viņš izprintē šo, bet vajag aizsūtīt to biļeti uz e-pastu. Man līdz autobusam 15 minūtes, es kaut kā štukoju, ka es 15 minūšu laikā to nespēšu izdarīt. Sāku kaut ko mēģināt tur darīt, bakstos pa to telefonu, un sāku ar viņu tā kā skaļāk bišķi runāt, bet viņš arī skaļi ar mani runā, rēc pilnā balsī no papīra biļeti. Vēl pienāca viena sieviete, viņa teica, pagaid, es tev palīdzēšu. Bet tev uzreiz tas kasieris, viņš teica, do 3 eiro un tiksi uz peronu. Nu jā, iedeva 3 eiro, viņš man ielaida. Vispār tev uz peronu, lai izietu, 1 eiro jāmaksā visiem, kaut kur piepilsētas autobusiem. Jā, viņš teica, do 3 eiro. Iedeva 3 eiro un tik uz peronu, tūlīt būs autobus. Un pēc 6 stundām būšu Albānijā. 150 km jābrauc 6 stundas, jo tur ir mazi ceļi vietām, un robeža arī paiet kādas minūtes, 40 apmēram pagājušais. Tā kaut kā baigi albāņi, baigi melkalnieši, prasa papīra biļeti. Es jau sabiedēju, man riktīgi domāju, kad es pa 15 minūtēm, un visā nopietnībā bez biļetes nekur nelaidīs, netaisa vaļā to šlagbaumu un viss. Labi, čau! Dzīvojiet veseli, sviniet vārda dienu! Kur ir mazā Albānijas pilsētiņa, kuras saucās Škoder. Šitā ir autoosta. Edz, ka es braukšu tālāk uz Dures. Tagad mēs esam Škoderā. Šoferis teica Škoder, uz autobusu rakstīts Škoder.
Nu, te bija otrs satraukums šodien. Redz, tas autobus iet Kotoru, durvis cauri to bodu, Podgoricu, Škadaru, Leža un Tirāna. Atbraucām mēs uz Tirānu, autobusā bija kā 30 pasažieri. Burtiski visi izkāpj. Šoferis visiem atdo bagāžu, aizklapēja bagāžu, cieta, viss autobus tukšs. Es viens pats stāvu un dīdos un nesaprotu. Es viņam prastos no durvis, brauksi vispār. Viņš tā pārsteidz, skatās, ka man vajag uz durvis. Jā, viņš saka, viņš braukšot, jā. Viņš paprasīja, kur tā man bagāža, es rāda pirkstu, ka autobusā man jau nebija, man tik mazā somiņa. Viņš saka, aizēj, es prasu, tur ir toalete, viņš teica, aizēj uz toaleti. Viņš pats aizgāja nopirkt, te bulciņas sapirkās un viņš teica, brauksim, uz durvis brauksim. Nu, kaut kādu brīnumu te. Un es palieku.